cilvēki nāk ar dažādām problēmām. Trenerim ir jāmāk šīs problēmas saskatīt un palīdzēt. Reizēm pat izraudās treniņa laikā, bet beigās pasaka paldies un teica, esmu gatavs trenēties. Es saku, tu esi malacis, ka tu jau vienāc pa tām durvīm iekšā uzvilki tās botas. Esiet sveicināti! Mēs turpinām absolventus, pieredzes stāstus un noteikti tiem, kas vēl plāno iesaistīties sporta treneru arodā vai vienkārši iegūt C kategorijas certifikātu, lai paplašinātu savu zināšanu loku. Noteikti būs interesanti uzzināt dažādus stāstus, un viens no tiem ir Ievai Lūsai. Esi sveicināta! Sveiki! Salīdzinoši nesen, tāda svaiga absolventa, vēl nepilni 2 gadi laikam pat nav pagājuši, vai ne? Nu, tā aptuveni sanāk, jā. Kas bija tas virziens, kas norādīja tev tieši vai izvēlēties to sporta lauciņu, kā sporta izglītības aģentūra to atradi, kā tie ceļi satikāt? Nu, tā, teiksim, sāksim tā, ka sports jau vispār manā dzīvē ir, teiksim, no dzimšanas, ja mēs tā skatāmies attālākā ceļā, bet sporta izglītības aģentūru es uzmeklēju, pat arī nē. Man viņa 9 gadus atpakaļ es sapratu, ka fitnes ir tā nozare, kas man ļoti uzrunā. Un kaut kā automātiski mēs savas domas virzot, saņemam atbildi. Un šī atbilde arī bija sociālos tīklos. Un tad es, protams, papētīju visus nosacījumus, kas un kā, vai man ir pieņemams vai nē. Un tā mēs arī iepazināmies ar informāciju par sporta izglītības aģentūru. Un pagāja noteikts periods, un tad, kad tu iekšēji jau biji nobriedis uz visiem 100%, tad šī vēlme uzsākt mācības bija jau zināma, kurā vietā, vēlreiz pārlasīt visus nosacījumus, pieņemams, nepieņemams. Un, starp citu, vēl, man liekas, ka tajā mirklī parādījās šis online formāts. Un online formāts manā situācijā bija vispār perfekta izvēle, par cik tajā brīdī man bija 3. bērniņa audzināšanas tas aktīvākais periods, kad viņa ir pavisam maziņa. Bet tāpat laikā man kā māmiņai arī gribējās uzsākt kaut ko jaunu un tā sen arī lolotu, ne tikai kā bērns, bet arī kā manu sapni, kā savu mērķi. Un tāpēc arī zināju, kur es vēlos iet un kur es vēlos mācīties. Gan diendusas bija īstais laiks, lai ķertos pie mācībām? Jā, gan diendusas, gan rotaļas. Protams, arī bija mirkļi, kad mācības notika arī naktī. Tāpēc visai bija forši to, kad varēja noskatīties arī šos mācību materiālus. Netraucēti. Jā, protams, man kā māmiņai bija mazāk stundas tā prieka pagulēt, bet es esmu ļoti priecīga un lepna par savu lēmumu un nemirklī neesmu nožēlojis, jo atgulēšos, kā sacīt, jāsaka, tā es sev visu laiku mierināju. Jā. Es pats esmu bijis bērnu kopšanas atvaļinājumā, kas ir galīgi nepopulāri, bet es gadu biju ārā un es zinu, ko nozīmē pēc tam. Man liekas, ka tas tikai sievietēm tā atgriešanās, tā kā darba vidē. Man tas pēdējais mēnesis bija tāds kā tagad, zin kā, tu gadu neesi darbā bijis. Kā? Nevis tāpēc, ka es tur uztrauktos par savu vietu, bet vairāk par to, ka kā tagad vēl savienot ar to mājas, to idilu un tām problēmām, kas tur jau ir 2 terminatoriem mājās. Un tad es tikai sapratu, ka tu izēji tam cauri. Sievietēm vēl ir vieta savējās saglabāšanā. Tur jau ir cits uz tavā vietā pieņemts uz tavu pozīciju, tad tur jau cita vide jau pēc 2 gadiem jau visbiežāk un tā tālāk. Cik tev tieši šis certifikāts palīdzēja vieglāk atgriezties tādā darba vidē? Certifikāts, tas man bija tāds oficiāls papīrs, teiksim tā. Tas bija mans drošības bufers. Kad beidzot es to varu darīt ar
ar oficiālu sirdsapziņu, kad beidzot man ir ne tikai tas, ka tās ir manas zināšanas, kas bija līdz šim, bet arī tajā skaitā, kad beidzot es varu pateikt, jā, es esmu certificēta fitnesa trenere. Bet sanāk, tu pirms tam tātad biji sākusi jau... Jā. Jā, tā ir 16 gadā, tu saki, pirms 9 kaut kur gadiem. Pirms 9 gadiem, jā, bija faktiski, godīgi teikšu, kad par fitnesa treneri es sāku strādāt gadus 5 atpakaļ, jā. Vēl to brīdi, varbūt pat arī nē, vēl man mazliet atpakaļ, jā. Bet tādas pirmās manas ievirzes bija tad, kad man bija 25 gadi, ja nemaldos, jā. Jo pirms tam es jau aktīvi piedalījos dažādos grupu treniņos, un es sapratu to, ka tas ir, man ļoti patīk aerobika, fitness, es jau jūtu, ka tas ir mans lauks, tā ir stihija, kurā es vēlos būt. Un tad bija tādi momenti, kad pēkšņi neatnāca treneris. Jā, varbūt, nezinu, kaut kāda iemesla dēļ, un meitenes, kuras arī tobrīd gaidīja treniņu kopā ar manīm, viņi saka, Ieva, tu vari, lūdzu, novad mums treniņu. Un tādi bija mums treniņi, un tad, kad treniņa beigās pasaka, kā mēs nodevām uguņus, es saprotu, jā, tad tas ir vēl viens tāds apstiprinošs āķītis tam, kad es esmu uz pareizā iesāktā ceļa. Bet tu atceries to pirmo treniņu? Tā laikam tiešām nebūs treneris. Ieva aizēja, un tad tev pasaka, ko tu dari. Tu tā kā mēģini atkārtot to, ko tu treniņos esi piedzīvojis, vai šauj ārā to, kas tev sen iekšā bija. Aiziet, uzliekam mūziku. Mēs uzlikām, jā, mēs meklējām mūziku, taustījāmies. Es meitenēm pateicu, pajautāju, ko jūs gribētu šodien. Kaut kā salikām visu tā, varētu to. Vēl, mēs skolā, mums vēl bija pareizi. Mums vēl, kad es mācījos amatniecības vidusskolā, mums bija fiskultūras nodarbības, kur reizēm bija ar kaut kādiem aerobikas ievirzieniem. Un skolotāja teica, Ieva, tu vari šodien novadīt mums aerobiku meitenēm? Saku, jā, ok, nekāda problēma. Kā bija tāds patīkams āķītis tajā visā. Noraksturot āķi, kas tas ir? Tev patīk vadīt? Vai tev patīk redzēt, kā figūras izveidojas, vai tev patīk redzēt acīs to, ka cilvēki nāk pie tevis to... Mirdzums, tas ir tas drives. Jā, tas ir tas drives, ka tu redzi, kad visi ir apmierināti. Vadīt, tas ir, neapšaubām, tā ir ļoti tāda, ne visi spēj to izdarīt, ne visi spēj to aizdedzināt, ne visi spēj būt tāds energizer, jā, iekšā, bet, jā, es to uzķēru. Es uzķēru to mirkli, un līdz šim man ir vēl bijuši piedāvājumi būt grupu treniņu vadītājai. Kā var būt, sazini, kā būs. Tie stāsti, kā cilvēki nonāk sporta izglītības aģentūrā, ir dažādi. Citi paši sportojuši un sākuši likt savus video, un tad daudz sāk prasīt viņiem, tādā piespiedu kārtā viņi nāk un iegūst certifikātu. Daži vienkārši izmācās, jo vēlas papildus zināšanas, nemaz negribot strādāt par treneriem. Respektīvi, es nestāstīšu visus, bet tavs stāsts atkal ir tāds, ka tev pieredze jau pirms tam strādājot ir. Tad tev ir dekrēts, un tad tu izmanto šo laiku, lai oficiāli visu nokārtot, oficiāls papīrus uztaisīt, vai ne? Tev bija daudz pārsteigumu tādā, viens ir praksē jau to visu darīt un redzēt to visu īsto dzīvi. Un tad ir teorija, kurā tu ej cauri, un tad tev bija tāda brīža, klausieties, mīlīši, es jums tagad pastāstīšu, kā ir patiesībā. Tā kā pasniedzējiem. Vai tev bija daudz pārsteigumu un daudz tādas pretestības kaut kādu, ka tur reālajā dzīvē tā nav, ko jūs te stāstat? Jā, teorija tā ir viena lieta, par praktiski tas ir pavisam kas cits. Jā, mēs nevaram balstīties tīri uz teorētiskiem datiem, jo katrs cilvēks, mēs esam ļoti individuāli, katram ir savas fizioloģiskās īpašības, un mēs nevaram
pielāgot teorētiskos datus un bliest pēc šiem datiem visiem pēc viena, pēc viena ceļa. Līdz ar to, protams, bija, teiksim, arī pat mācību procesā bija lietas, kurām es nepiekritu. Tā kā oponēji, centies tā kā ieskaidrot, vai ne? Es ne ar vienu nestrīdos, tāpēc, kad ir jābūt, tu nevari strīdēties ar pasniedzēju, par lietām, kur teorijā viņš ir ļoti zinošs un tā, bet es uzklausīju, bet praktiski dzīvē mums ir absolūti savādāk, bet mēs kaut kādas vadlīnijas varam vilkt, bet mums ir jāieklausās katra cilvēka ķermenī un jāsaprot, ko var un ko nē. Tāpēc Bet tāda jau laikam būs tā dzīve, un tu vari stāstīt, ko tu gribi. Tie stāsti būs dažādi, un cilvēki uzvedīsies dažādi, un tā realitāte jau vienmēr būs nedaudz citādāk. Mēs esam visi ļoti individuāli. Un trenerim ir jāspēj ar to salāgoties. Tieši tā. Treneris tāpēc apgūst arī dažādas mācību vielu, psiholoģijā, anatomijā. Viss tas tiek tik šausmīgi, tas ir jāpielieto pēc tam praktiski. Tās zināšanas tu nevari apgūt tikai vienu mācību vielu un pēc tam strādāt par treneri. Tāpēc, kad tas viss ir ļoti, ļoti saistīts viens ar otru. Un arī tāpat ir psiholoģiskā un pedagoģiskā puse. Katram cilvēkam ir savi tarakāni, un ar tiem tarakāniem arī tam trenerim ir jātiek galā. Un cilvēki nāk ar dažādām problēmām, un tam trenerim ir jāmāk šīs problēmas saskatīt un palīdzēt. Jo reizēm ir tā, ka varbūt viņš nav gatavs nemaz sākt, fizisko savu tēlu pilnveidot, kamēr viņam nav sakārtota emocionālā puse. Un tāda patiesībā ir ļoti daudz. Jo atnāk pie trenera, viņi reizēm pat izraudās treniņa laikā, bet beigās pasaka paldies un teica, esmu gatavs trenēties, jo man tagad palika vieglāk un es varu ar galvu pieslēgties tai ķermeņa daļai, ko tu gribi šajā brīdī man pateikt, kas ir jāstrādā. Jo arī es kā trenere mācu to, kad mīļie, es saku, jūs atnākat, jūs nevarat domāt par to, ko jūs ēdīsiet vakariņās. Mēs šobrīd strādājam ar tavu ķermeni, es pasaku priekšā, kurš signāls tev ir jāieslēdz, lai šo signālu, lai šo muskuli mēs varētu darbināt. Mēs nevaram domāt par kotlešu lietiem un kartupeļu biezputrām, tāpat laikā mēs trenējam, piemēram, kādu no muskuļu grupām. Ieva, tu stāvot priekšā, es iemācījusies lasīt cilvēkus. Kurš bišķi feiko, ka viņš nevar, kurš pa īstam nevar? Jā, tur ir vairāk faktori jāsaskat. Pirmām kārtām, kā tiek veikta kustība, kā tiek veikta izelpa, kā tiek novietotas, piemēram, rokas trenažierī. Tie visi ir tik daudz dažādu faktori, kuri tu redzi, tur viņš nestrādā, piemēram, ar sēžu muskuli, vai, piemēram, tur nestrādā kvadru, tu jau redzi to visu. Nu, labi, tas ir pareizi vai nepareizi izpildīts, vai ne? Uzdevums, jā, par ko tu runā, bet tādi, kas tā kā pietēlo, ka viņi... Jā, ir. Īpaši meitenes, jaunākas meitenes. Daudz tēlo vispār. Ja es tu atnēcu sporta zāli, bet tāpat zinu, slinkums šodien. Ir, man atnāk, pasaka, es šodien esmu gatava strādāt. Es saku, nekas labi. Pirmās 5 minūtes iešūposimies un tad sāksim strādāt. Ir, protams. Jo bieži vien jau atnāk cilvēki jau kaut kur strādā, kaut kādos darbos, viņiem kaut kādas savas domas galvā, viņi nespēja koncentrēties tiem treniņiem. Viņi saka, kā es šodien vispār negribēju nākt, šausmas, fuj, es knapi sevi atvilku pa tām trepēm augšā vai ar liftu mūsu gadījumā, kas ir pieejams. Un viņš saka, es ienācu iekšā, es saku, tu esi malacis, ka tu jau ienāc pa tām durvīm iekšā, uzvilki tās botas. Es saku, super, nāc iekšā, viss. Un tad beigās pašās treniņa beigās, vai cik labi, ka es tomēr atnācu. Grūtākais jau ir uzvilkt tos apavus. Tieši tā, grūtākais ir paņemt sevi aiz pakaramā un pacelt, jo no dīvāna augšā tā ir, kad īpaši labs laiks, piemēram. Jā. Tāpēc foršs ļoti komandu
amatieru komandas vai kas, ka tomēr jūs tur esat daudzi, un tu iztrūkst, un tev jābrauc, un tā ir tāda tā kā komūna. Tāpēc man tā ir tāda ekstra motivācija braukt. Tomēr ir tev vienam pašam, kur tu nebrauc uz pie fitnesa konkrēti pie tevis uz treniņu vai grupu nodarbību, bet vienkārši uz zāli aiziet. Nu, tur, man liekas, tur ir motivācija vajadzīga, ka tu esi tikai no sevis atkarīgs. Tieši. Es novēroju un domāju par to, ka tie, kas nāk vienatnē uz zāli, tur viņiem ir tāds tunnel vision, jeb tā, ka viņiem ir savs plāns, viņiem ir sava disciplīna. Varbūt viņi tur nāk uz baznīcu vai kur tu redzi to lielāko disciplīnu, teos, kas individuāli nāk uz zāli un tie, kas nāk uz grupu nodarbībām. Disciplīnas vairāk redzu puišos. Meitenēs nē. Diemžēl. Tur var jau būt, jā, kad arī tiem puišiem ir bijuši jau arī kaut kādi sporta veidi, kur viņi ir ieguvuši šo disciplīnu. Līdz ar to, jā, tur var redzēt, ka viņi nāk, viņi arī strādā pamatīgi. Meitenes vairāk sevi, kā saka, saudzē, un tā vien gribētos, jā, pateikt, nu, es redzu, ka tu vari vairāk, tu vari, pieliec klāt. Vai arī, piemēram, atnāk meitenes un ļoti daudzas dara kaut ko nepareizi. Tad arī, protams, man visiem laika nepietiek, bet, jā, pieeja klāt un pasaku, ka tur tajā un tajā mirklī vajag darīt tā un tā, vai tur atkal tās izelpas un ielpas, un jā, ir, protams, dažādi cilvēki. Viens pateiks tev paldies, otrs varbūt pateiks, es tāpat zinu, jā. Labi, viens ir tas, ka tev kaut kādos brīžos gribējās tā kā oponēt, klausies, atnāc paskaties uz zāli, realitātē tā tas nav, cilvēki ir tādi, cilvēki ir dažādi, bet ir kaut kas tev sakārtoja kaut kādu iekšējo pasauli, pārliecību par to, izgāja to kursu un saprati, tas man vēl vairāk nostiprināja manas domas par to. Ir kaut kādas tādas sakārtotības sajūta pēc tam? Tas viss bija tāds ķēdes moments, kur tu saliec vienu pie otra, un tad tu izveido to ķēdīt, ko aplikt sev ap kaklu, un tās gudrības, kas tur ir iekšā, tas viss ir viens ar otru saistīts. Nebija tā, ka es tagad pateikšu to, ka jā, tur sporta izglītības, bet sporta medicīna tagad man noder vairāk, ja, un anatomija nē, nav tā. Tas ir ļoti, tie materiāli vispār bija ļoti piesātināti un interesanti. Bija lietas, ko varbūt pareizi, kā saka, nostiprināja mani vēl, kā saka, pārliecinātāk es kļuvu. Pēc mācībām. Kopumu iedeva, jā. Kopumu, jā, tādu, tā tiešām, tāda reāla bāze, jā, reāla bāze visā. Kā tu skaties tiem, kas ir pašā ceļa sākumā? Jaunie treneri, kas ir izvēlējušies šo profesiju? Es varu tikai priecāties par to, jo varbūt arī nevar teikt, ka ja izdodas viss, ir profesija, izdodas viss kolas. Es tikai priecājos par tādiem, kā saka, topošajiem treneriem. Arī man, starp citu, viena no manām sportistēm tagad ir uzsākas mācības sporta izglītības aģentūrā. Es ļoti priecājos, jo cilvēkam bija ļoti interesants dzīves stāsts. Es ļoti ceru, ka arī viņi kādreiz nonāk šajā studijā. Pat, ja, piemēram, nebūs tāda situācija, ka šie treneri topošie kļūs par reālā dzīvē treneriem. Par visu, ko viņi iemācīsies un zinās, tas viennozīmīgi dzīvē noderēs. Viennozīmīgi. Jo, diemžēl, mēs nevaram iemācīties visas šīs te mācības un gudrības skolā. Mums netuvu netiek šādi materiāli piedāvāti. Tāpēc katram tas ir ļoti, ļoti svētīgi zināt, mācīties, vismaz par savu ķermeni izzināt. Ja viņš sporto tāpat sporta zālē, viņš uzreiz zina, kas un kā. Un tad, kad es saņēmu ziņu par to, ka ļoti labs darbs, tad jā, es jutos, man bija tāds gandarījums. Jo man likās, ka Dievs tās visas līknes, tur šita izanalizē, tur saprast, tur tā, kas tur viņam pietrūks, kas tur viņam pa daudz, ko tu viņam ieteiktu, kāds tur asinsspiediens, sirds pukšta, vispārējais.
Un tas tev viss ir jāizanalizē un jāsaprot, ko ar to cilvēku darīt. Un vispār, kā varbūt viņam tur kaut kāda saslimšana kroniskā. Un tad, kad es sapratu to, ka es biju trāpījis 10. tas bija kaut kas priekš manīm nereāls. Un tas tikai dod tādu vēl papildus stimulu tev iet uz priekšu un strādāt. Un tu saproti, ka tu esi pareizi, tiešām pareizā ceļā. Jau tāds klients trāpās, kuram viņš tāpat trāpi, vai ne? Ir tādi cilvēki, diemžēl cilvēki nāk ar dažādām kroniskām kaitēm, iekaisumiem. Ir tā. Bet ar mirdošām acīm aiziet, tad jau viss labi. Jā, tieši tā. Protams, jādod. Cilvēkos ir jāvieš uzticība, un nekādā gadījumā nedrīkst viņus pievilt tajā visā. Tas ir zelta vērtībā. Man personīgi ļoti. Jo man cilvēka atsauksme, cilvēka kompliments par kaut kādiem sasniegtiem rezultātiem, tā ir lielākā dāvana trenerim. Saprot to, ka tu esi tur, kur tev ir jābūt. Jā. Lai daudz treneri, kas iedvesmo. Paldies tev par sarunu. Paldies.